Sveiki, draugi! Ir pagājusi otrā nedēļa Ananda meditācijas pasniedzēja apmācības kursos un padalīšos ar to, kas īpašs un interesants priekš manis bija šajā nedēļā. Un šajā nedēļā viena no tēmām bija meditācijas poza un pētījām, kā palīdzēt studentiem atrast viņiem piemērotāko pozu, padarīt to komfortablu, lai viņi var izturēt šajā pozā ilgāku laiku, te pašā laikā saglabāt taisnu mugurkaulu vertikālu un atbrīvot elpošanu. Vēl interesanta bija diskusija visas nedēļas garumā par to, kādi nepatiesi pieņēmumi bieži cilvēkiem ir par meditāciju. Un daži no tiem, kas palikuši atmiņā, ir sekojošie. Meditācija prasa daudz laika, meditācija nevar atrast laiku, meditācija ir transveidīga prāta atslēgšana, meditācija nav piemērota kristiešiem vai citu reliģiju pārstāvjiem, meditācija ir bēgšana no ikdienas problēmām un tam līdzīgi. Papildus nedēļas laikā bija diskusija par to, kā palīdzēt studentam, kurš nespēja pārtraukt kontrolēt savu elpu, jo Hong Sau meditācijas tehnikā uzsvars ir uz to, ka elpa notiek dabīgi pati no sevis, bez apzinātas tās kontrolas. Un tad apskatījām dažādas metodas, kā palīdzēt studentam šādā situācijā. Un otrajā nedēļā tas arī viss. Un tiekamies nākamreiz.